Es sveicināts Auto 2000 jaunajā YouTube sērijā. Šī nebūs mūsu ierastā sērija, jo esam izdomājuši jaunu projektu. Atbrauc no Vācu laukiem uz Latviju ar autiņu, kas maksā mazāk nekā 1000 eiro. Tagad ieskatīsimies tajā, kāds ir plāns, ar ko mēs tiksim līdz Vācijai un kādas mašīnas ir noskatītas. Un jā, pat plānošanas procesā neies viss tik gludi, kā gribētos. Zināt to sajūtu tad, kad jūs skolā gribējāt visi skolā 8 stundas, bet viens džeks aiziet un paliek klasē. Artur, šoreiz ir tāda situācija. Mēs visi bastojam, bet Arčs paliek darbā. Mēs šo YouTube sērijas setu iesākam Tukumā, bet pabeigsim ar noteikti Tukumā, bet kā mums ies, tu noteikti seko līdzi. Jo šī ir pirmā sērija, būs noteikti daļās. Mēs laižam uz Vāciju un Arčs grib palikt mājās. Negribu. Vienkārši dzīves apstākļi. Jā, iespējams, dzīves apstākļi piespiež. Nepiespiež, bet visu varu sarunāt. Es gribu ritīgi, lai Arčs brauc līdzi un Arčs kaut ko. Brauc uz Zemīgi cielu 11 un es jūs sagaidīju. Es Arčam saku, tu bastojam visi skolu kopā un Arčs saka, nē. Es došu mācīties. Saprotat, cik es sūdīgi jūtos. Bet labi, mēs braucam uz Vāciju. Mēs braucam ar GLC. Kāds ir šis video mērķis? Kā jums šķiet, vai auto nopērkot pa 500 eiro, ja tev ir 500 eiro budžets? Sākumā, vai var tādu auto vispār Vācijā atrast? Otrs, vai ar tādu auto vispār var atbraukt līdz Latvijai? Un trešais, vai tādu auto var pārdot un kāds būs defekti. Bet turpināt arī skatīties, jo es domāju, ja mums izdosies nopirkt kaut vienu, 2 vai 3 auto, mēs vienu pārdosim pa lētāk ciparu, ne? Lētāk par ko? Lētāk par iepirkšanas cenu. Diez vai? Nē, mēs pārdosim. Nē, lētāk būs. Zini, kā būs jādara? Lai mums seko līdz cilvēku, un no mūsu sekotājiem mēs vienam atdosim pa lēto mašīnu. Bet zini, kā varam darīt tā? Vienu mašīnu atdosim tādu, kāda ir, un otru pamēģināt sataisīt, uztaisīt, uzfrišināt un pārdot, un skatīties, vai vispār kaut kas sanāk. Jā, vai vispār var nopelnīt. Bet tad tu saki 2 mašīnas, jāmēģina spiest uz 3. Labās ziņas, cik mums ir Robi nauda tagad kontā. Braucot, mums jābrauc šodien ir kas padien? Šodien ir ceturtdiena. Mēs plānojam braukt svētdienas rītā ārā, un mums pagaidām kontā nauda ir 400 23 eiro. Ne, bet pasaka godīgi. 7 sotakti! Mums ir 7 sotakti tikai kontā. Mašīnām jau vajag sukt 500. Tās ir labās ziņas. Sliktā ziņas, ka vēl rēķini ir, kas jāmaksā. Bet nekas, mums ir kaut kas jāpārdod šeit, lai mēs arī varam braukt Vācijā, bet mēs noteikti brauksim, kaut vai mums būs tie 700 eiro. Labākais ir tas, kad mēs viens otram nestāstam, kādus mēs autiņus esam noskatījuši. Jo nav noskatīti. Mēs nerādīsim, kā mēs viņus atrodam, vai mēs mēģināsim katrs pa ķiharu, ja tā var teikt, skatīties tos autiņus un pēc tam viens otru pārsteigt, tāpēc, un, protams, arī parādīsim braucienu uz Latviju atpakaļ. Es domāju, ka mums tiešām būs šīs sērijas vairākas, to nesaliksim vienā, tāpēc tev ir jāpiesako šim kontam, lai sekotu līdz, kā ir, ja tu nopērci pa 500 eiro autiņu, un kā ir, ja tu atbrauc ar viņu uz Latviju, vai vispār to var izdarīt. Mēģināsim jums parādīt katru sīkāko niansi, katru lietu, kā ir runāt, kā diņģēt. Mans plāns ir personīgais, kamēr neviens nedzird. Es domāju nopirkt autiņu, un es nopirkt, bet skatīties pa kādu 800 štuku un nolaist līdz handlē pierunāt, nolaist līdz 500. Pamēģināt tā, vai tas izdosies vai nē, skatīsimies. Vispār neesmu skatījies, zinu, ka Kalvīts skatās cītīgi, tur jau atlicis kaut kāds 2 variants. Man vēl bija viens plāns, parāda Kalvīt, kas tev ir, un paspēt ātrāk pa Kalvītu nocelt viņam mašīnas. Tā es arī biju štukos. Tam man nebūtu nekas jāmeklē, es zinu, ka tur jau ir. Kalvīts būtu sarunājis, un es hops. Katrā ziņā šeit ir katrs pa sevi. Mēs mēģināsim skatīties, kā mums sanāks, un jā, tu turpini vienkārši sekot līdzi. Es saprotu, Robis jau ir mobilē iekšā. Kā vakar atrat kaut kādu, tur bija super augsta cena. Jā, mēģina nokaulēt, lai iekļaut tas 500 eiro. Vēl jāsarunā
ar vācieti, kurš runā krieviski. Sarunāt numurs. Tev ir jau kaut kas padomā, kāds tieši konkrēts modelis, benzīns, dīzels? Nu, zin kā, mums ir tā, ka jāsajās tas, kas sanāk. Mums nav tur, Audi, Golfs. Bet domā, vispār tas ir reāli izdarāms, nopirkt tādu vāģu un atnāk mājās. Baigi jānoķer moments. No izsolē, es domāju, nav variants, jo izsoļu maksas ir diezgan augsts. Citreiz izsoļu maksas pārsniedz pat mūsu 500 eiro budžetu. Vēl ir lieta tā, ka mēs atradām placu, kurā ir 500 eiro mašīnas vairāks, vai 10 gabalu. Varam braukt tur uz vietas skatīties. Bet vakar Kalvīds zvanīja, man liekas, viņiem, un viņi teica, ka nav nevienas vietas. Māru. Bet variants mēs, ne? Škoda, Jā. Oktavija, Jā. rudenī kārtīgā bildē. Jā, šitā vēl ir vēl rindas apkārt. Viņš būtu priecīgs, ja paņemt viņu uz eksportu. Tur izskatās, vai tiks mājā, nezinu, tur jāskatās. Bet īstenībā, ko tu gribi pa 500 eiro, ja mūsdienās telefons maksā? Nu, 1500 eiro maksā. Droši, jā, labs telefons, jaunais. Orange. Tātad mēs gribam iekļauties telefona cenā. Kāds teiks, šis nemaksā varbūt 1000, ja? Bet telefona cenā mēs gribam nopirkt visas 3 autiņas. Jā, labi telefona cenā. Jo bieži vien cilvēki saka, ka tas atvediet man pa tādu ciparu autiņu, mēs sakam, tas nav reāli, jo telefons mūsdienās dārgāks. Nu, pārbaudīsim. A few moments later. Man ar kurām ziņām tev sākt, Robčik? Labi, jā. Nu, vienmēr jau viens ir labs, un kā tu uz to skaties. Bet es minēju video sākumā, ka mēs brauksim ar Merci GLC, vedīsim uz Vācu laukiem, lai pārdot vienam latvietim labam cilvēkam, ja? Jā, teici. Viņš man ar tā teica. Es viņam tikko zvanīju un prasīju visu spēkā. Un viņš atbildēja, ka viņam dzīves situācija mainījusies un Pulci. ir tā, ka mums nav kā aizbraukt. Godvārds nenopietni. Jā. Viņam tur savā, ģimenes lietas, bet mums jāštuko tagad kā. Viens variants ir kādu no šitām mašīnām braukt, bet otrs variants apstīties, cik vizērs maksā. Tad kad var lidot? 9. mājā. Viņš pat nedod kluba biedriem lētāk. Sanāk tā, ka autobus bez mazai dārgāks nekā Lidmašīna. lidmašīna. Kā daram? To īt izdomājam. Ko daram? Kā daram samam leikumu? Ārču. Es teicu pa bastošanu, ja? No, Labi, ka mums ir tā pēc pasas dati. pasas dati. Mēs lidosim viss tad. Mēs izdomājam, kā. Jūs esat traki. Jūs esat traki. Tagad ir jautājums nopietni, Ārču. Ko daram? Braucam svētdien, lidojam visi. Vai nu 9. maijā. Tad ir lēts biļets 20 eiro. Ārču kaut kā negrib braukt tiem Nē, āčiem. īpaši nereāli gribētu. Vienkārši jūs... Nu šo tad braucam 9. maijā, pērkam Ja biļets. viņš nereāli gribētu, tad jau 9. Nē, mēs gribētu, protams, kur nebūtu prikols braukt pačkā mājās, tak interesanti. Vai tu gribi lidot šo svētdien vai 9. maijā? Kāpēc 9. maijā? Svētki. Man vārdien, tāpēc... Nu jā? Jā. Nu ko tu domā, mēs pa tējiem piemirstam? Tur jau kebabi jau sarunāt jau būs viss. Tā ir 2-1. Tavu balss ir izšķirta. Es saku svētdien. Robs saka 9. maijā, Rīs arī kā tad gribētu varbūt pa 9. maijā braukt. Es gribu, lai Rīs viņš brauc, jo tad sanāk tagad... Braucam visi, tad 9. maucam un visi. Pēc ilgākas apspriešanās tika nolemts, ka uz Vāciju Džeki lidos 9. maijā. Ierakst komentārā, kā tu būtu darījis. Nu ir pienācis 9. maijs, un Džeki ir devušies ceļā uz Vācu laukiem. Gan ceļš līdz Vācijai, gan arī būšana tur tiks filmēta, lai parādītu jums, skatītāji, kādas ir aizkulises, izmaksas un tas, cik patiesībā viegli vai grūti ir to izdarīt. Nu, sveiki. Ir agats rīts. 7. bija vilcēniņš un esam ceļā uz Viļņu, Rīga. Uz Rīgu? Viļņa, Dortmund. Šis ir Kristap ierastais maršruts. Viņš arī katru reizi brauc ar vilcienu un tad autobusu līdz Viļņai, no Viļņas pēc tam uz Dortmundu. Dortmundā viņš paņem nomā velosipēdu un vinās līdz saviem laukiem Vācijā.
Tā kā sekojiet līdzi, redzēsiet Noteikti. visus sabiedriskos transportus, kur mēs šodien brauksim. Cik maksā biļets? Visu. Cik ir? 2,80. Man bija 3,30. Kameras otrā pusē Artūrs. Tā kā Un Klāviņš autobusu cenu pateiks no Stens. Cik maksā? viņš nebūs priecīgs to vārdu dzirdot. Es nekad, bet lai viņš pasaka, cik maksā. Cilvēkiem interesanti, cik maksā. Tagad tiekamies nākamajā sižetā. Dodamies tālāk. Cerams, Kalvīts mūs gaida jau. Sveiciens Kalvītim. Un šeit ir mūsu piemineklis. Rakstiet komentāros, kad viņš būs gatavs. Vai būs? Vai būs gatavs un kad būs? Kad gāja pēdējo reizi caur tuneļiem. Gada vismaz kā 5 noteikti. Es nesen kā mēs stāvvietā atstājām mašīnu tur tālāk. Un nezināju, ka no turienes var iziet cauri tur kaut kur. Baigi interesanti bija. Ui! Kas pa skatu? Tur ir viesnīca Big Bang. Ja kas? Sveiciens Big Bang. Esam sadarbībā ar viņiem. Jā. Cerams, ka man dzird, jo es runāju skaļi, jo mikrofons pie Robi ir. Protams, ka dzird Big Bang. Sveiciens Artūram no Big Bang, kas skaties šo video. Ir, ja? Sveicis. Kur ir resnie baloži, nobarotie. Izskatās, ka te vairāk nav kontentam. Cilvēki. Kaut kas bielicis. Tukšs. Centrā tukšs. Nu kā? Neviens nesagaida. Gan jau lejā būs. Tālāk, kas mums ir? Luksiņš? Jā. Tiekamies Vēl jau Luksiņā? Kalvīts jāsagaida. Tieši tā tiekas. Jāsatiek. Esam Rīgā un šeit ir mūsu pārdotais golfiņš. Sveiciens pircējiem. Jā. Arī Rīgā esam populāri. Auto 1000 rāmiši. Tieši tā. Un kur mēs tagad esam? Rīgā. Bet Fórums, zinām. jūs parasti kaut ko minējāt par to Stokmanu. Nu, tur jau, tu teici, lai ienāk čipši nopērk. Kalvītim šodien vārdien. Es teicu, Rimčikā paņem čipši. Ārķis saka, nē, Stokmanā. Kalvītim šodien vārdien, īstajā vārdā Klāvs. Tā kā sveicieni nodot ir. Tas ir noslēpums. Mēs esam ieradušies pašā Rīgas centrā, pašā Odziņā. Interesantas lietas notiekās. Aiziem līdz tirgum, ne? Nezinu, izies, mums jau laiks ir. Nu, esam ieradušies jau pie mūsu transporta līdzekļa nākamā, kas ir autobus. Un dodamies. Kalvīts ir satikts, viņš jau tukšo savu dāvanu. Tukši jau noteikti. Viņš teica, vienā piegājienā var izraut Red Bull vai nevar? Puslitru. Easy game! Nu, tad jā, sekojiet līdzi, kas mums iet, kas mums neiet, kur mēs braucam. Izgājām ar cauri tirgumu, kaut kas ir paremontēts, produkcija ir diezgan plaša, klāsts ir liels. Braucam! Klaus, ko teiks? Multens jāskatās. Multens? Tas skaņas. Robči, ko tu? Jau iekārtojies? Jā, protams. Uzlik filmu. Jo. 20th Century Fox. Bez skaņas. Man ir Ui, porot, kas tev tur? ķelmēņa maizīt. Kārtīgs latvietis. Saldumiņš ir. Kārtīgs latvietis. Un pats galvenais mums ir līdzi audio grāmatā. Opa. Lasīs. Es klausīšos. Tu zini, kas man ir somā? No? Kā kārtīgam latvietim vienam ir maize, otram Sānaks. to tu noteikti pa klāvu. Man ir šašliks. Šašlikons. Tur redz, kas man ir. Viss, kas jānopērk ir, vajag nopirkt mango, ogu maisiem, apelsīnu sulu, Tas ir apelsīns. no Rimī. Mēs jau uz Vāciju laižam. Vai man iedod tikai paraugu, ko man vajag, lai es neaizmirstu? Jā, bet nopietni. Nu nē, es grāmatā biekšu. Man gatavs. Protams. Rīga Viļņa. Jā. Viļņa Dortmunda. Bet Kā tu forši jūties? autiņš. Es normāli, man viss kārtībā. Bet ar autobusu bija sensenāk braucis nekā ar vilcienu. Un kur vēl šitādi posmi? Jū. Un tad būs mūsu iemīļotā lidmašīna. Tā kā piedzīvojumi var sākties, Jā. būs jautri. Es ļoti ceru. Garo ceļu līdz Viļņai katrs pavada citādāk.
Piemēram, Roberts klausās savas mīļākās dziesmas no Spice Girls. Klaus skatās filmas, bet Arturs mēģina izmantot laiku, lai pagulētu un sagatavotos lidojumam. Nu, ko palikuši vēl 26 minūtes līdz Viļņai. Un tad jau sēžamies lidmašīnā uz Dortmundu. Iesim paveicāt, kā jūtās kolēģi pēc garā brauciena un tad jau skatāmies tālāk. Kā jūtamies? Kaut kāds komentāri. Jālido. Jālido? Jā. Bail? A tev nē? Red Bulls ir tukšs puslitrs. Izlīs. Ko tur skaties? Jau pabeidz? Tikko beidz. Ko skatījies? Transformers. Aiziešu uzjautāt, ko Robim, tu tāds galīgi satraucies, Klauņi. Aiziešu līdz Robim. Kā jūties? Palika vēl 26 minūtes, kaut kādas emocijas vai ko? Ir? Ir. 22. 22. Es nezinu, kāpēc man rādīja 26. Ko lasi? Es grāmatu kā pārdot 15 automašīnas dienā. To tu ieteikt visiem autopārdevējiem? Braukt uz Zemītes ielu 11. Auto 2000. Gatavs lidojumam? Es jā, a jūs? Nu, jā. Man laikam varbūt nav tik traki kā Klāvam. Es baidos no tā, lai nav slikta duša, bet Klāvs ir reāli pārbijies. Es viņam saku, izdzēru puslitra Red Bull, viņš saka, izlīja. Jā, bet kavējās lidojums, tā kā bez satraukuma visu kārtībā. Es paskatījos, tad arī vēl lidostā rādās, ka kavējās. Paspēsim iekost pusdienas. Jā, man maizītes vēl ir. Izcil, tās bija baigās. Teikšu, kā ir tie, kas Viļņas lidostā. Vai es domāju, pie ielu mums kāds izžet? Nu, cerams. Davai tie, kas. Taks? Vai kājamies? Pasīsies, cik tālu. Nu, kaut 5 minūtes jābrauc. Man taksis mēģina apčakarēt pēdējā reizi. Iedeva dvačuku, atdeva apakaļ 9 eiro. Es saku, viņš saka, viss ok, es saku, nav ok. Par braucēm bija 4,50. Viņš man paņēma 11 kapeikām. Tumšais bija. Luks Express, esam Viļņā. Jā. Garš ceļš. Cik bija 4 stundas? 3,5. Bet vienu setru pārdevām. Ideāls gadījums. Autobus setru. To, ko mēs tikko atdevām. Luks Express. Jā. Pārdevām tikko. Esam šeit. Un ko? 3. sabiedriskais? Lidmašīnu var nosaukt par sabiedrisko? Jā. Vai ne? Sabiedrisks transports. Autobus tikai, kas Pa gaisu. Ja lidmašīna ir lētāk nekā autobus no Rīgas uz Viļņai, nu tad sabiedrisks. Nu, citreiz var dabūt kaut pa 15, pa 20 eiro. Tā kā jā, esam Viļņā, laižam uz lidostu un tad jau mūs sagaida Dortmundas lidosta. Katrā ziņā vēl iefilmēsim arī, ka būsim lidostā, jo Kalvīts ir gatavs lidojumam. Ir īpaši, ka viņš vēl ir... Autoplečiem. Pirms autoplečiem? Džeks dos pa plačiem, mēs uz Dortmundu. Un negrib lidot Kalvīts. Viņš negrib runāt. Labi, tiekās lidostā. Robs, kā taksists? Ļoti labi. Sveicien Zauram, ka ir samācījis mums. Nav var ne jau jakšēs. Jā, taksists šoferīts bija, bet drausīt kameru. Taksists bija no Azerbaidžānas un Zaurs mums bija kaut ko samācījis. Un salam aleikum. Jā, ļoti labi, uzreiz atsaucīgs. No Azerbaidžānas, no Baku, strādā Lietuvā pa šoferīti. Tā kā bērni mācieties valodas, nodara. Dzēriens par varētu? Nē. Nē. Līdz... Nu, malac. Tā kā nāciet iekšā, šī ir Viļņas atjaunotā lidosta. Viņa ātri atjaunojās. Bet pagaidām te izskatās tā, vēsturiski un tā kā muzejā ir veikals un arrivals. Jā, mums nedara arrivals. Mums ir departure un arrivals. Kā? Kā tā var būt? Mēs kaut kur jāmeklē citu lidostu. Eko departuras. Departuras? Pa kreisi. Nē, mēs autobusu laidīs atpakaļ. Tev biļets ir? Tev biļets ir?
Ui, izdzēri. Kokčiņi. Paņem pineapple. Ver vaļā. Mēs esam atraduši lidostu. Pirms tam mēs bijām autoostā. Bet viss kārtībā. Un te laižam. Es nevaru reklamēt, mums nesamaksāja par reklāmu. Bet ja Noko vai kaut kādi citi veselīgie dzērieni grib mūs atbalstīt, nereklamē, viņš mūs neatbalsta. Karstā vasaras dienā noder. Bomba! Smuka jauna marmora grīda. Tu gadījumā nav bijis šajā ugunsgrēkā? Tu bijis stendē? Jā! Kur taču uzpazīja ugunsgrēku? Bomba vajadzēja šito. Kad tu uzprasīji ugunsgrēku? Filmēju svaidu. Protams, ko man bēdātu? Mans komentāri, kur mēs esam, ko mēs darām? Vēl viens sabiedriskais. Autobus lidostā. Pagaidām viss iet ļoti labi, visi mierīgi. Esam visi paspējuši. Mierīgi Jā. cilvēki. Bet mums ir viens sastrasojies cilvēks. Nav tik traki. Laižam. Lidmašīna nav atnākusi, kā redzam. Nav vēl? Nav. Kavējās nedaudz. Bet nav jau arī. Džeki ir nonākuši līdz lidmašīnai, bet kāds būs šis lidojums? Skaties turpinājumā. Bet tagad paskatīsimies, ko tikmēr dara Kristaps. Sveiciens no Vācu laukiem. Parasti tā ir sanāk tā, ka jāskrien. Šoreiz arī jāskrien. Zēni lido pie manīm uz Vācu laukiem, jo turpinās projekts, kā jau redzējāt sākumā. Atrodam auto pa 500 eiro, es pat nezinu, kā viņu nosaukt. Viņi jau ir, es domāju, ka nolaidušies. Gaidu vēl ziņu, bet dodos ceļā, lai nekavētu. Ļoti daudz, lai viņiem nebūtu jāgaida. Davai es ātri parādīšu. Pagaidiet, kā es sagatavojos. Man tā, ka viņi jāuzem pirmo reizi. Ciemos ir pie mums. Mēs dabūjām māju Vācu laukos, 105 kvadrāti. Un mēs viņus varam izguldīt. Es nopirku matračus, jaunas segas, dieļus, gultsveļu. Viss kā pienākās, lai džekiem būtu komforts Vācu laukos, lai viņi būtu priecīgi. Pa kalvīti. Čips nopirku kalvītim, jo šodien ir īpaša diena. 9. maijas kalvītim ir vārdiena. Viņi gan sauc Klaus, bet mēs viņu saucam pa kalvīti. Teiksiet, kāpēc? Vienkārši tā iegājās, ka viņš no sākuma ir kalvīts. Viņš arī palika kalvīts. Skatīsimies, redzēsim, kāds džekiem būs plāns tālāk. Tagad ir sestdiena, rīt svētdiena, neviens gan jau nestrādās, tad arī redzēsim, ko pasāksim noteikti, paplānosim uz priekšu jaundēļas plānus, kur braukt, kā braukt, ko apskatīt. Es zinu, ka Roberts ar Kalvīti jau ir ļoti iespringuši šajā procesā un mašīnas ir noskatījuši jau pat, es domāju, jau pat Kalvīts bija zvanījis vairāk kārt. Es domāju, bet zinu. Un es, respektīvi, neesmu vispār neko darījis. Es nezinu arī pārču, vai Arči kaut ko meklējis. Es darīšu old schoolā. Es neskatīšos internetā, ja vajadzēs mašīnu, atrast pa 500 eiro, es viņu atradīšu vecajā metodē, vecājā skolā, ja var teikt. Respektīvi, mauksim placi iekšā, skatīsimies dabā, kāds ir auto. Es nemaz nemeklēšu internetā, iešu pa plačiem un gan jau atradīšu. Ja neatradīšu, varu, ka galvenais, lai vismaz ir 2. Un beigās kāds ir rezumē, ja mēs atrodam šos auto, visu sadarinam un tiekam veiksmīgi līdz Latvijai, tad mēs viņus noteikti kādam sekotājam, es pat neteiktu izlozēsim, viņi vienkārši varēs nopirkt, iegādāties. Uztaisīsim kaut kādu aptauju, cik cilvēki būs gatavi iegādāties un sametīsim bez mazai visus vienā katlā un tie, kas gribēs, tad jau uz vietas skatīsimies, kā un ko un kad. To es vēl nemāku teikt, bet noteikti tas būs pavisam vienkārši. Nevajadzēs nekādu CV pildīt, darba intervijas vai kaut ko tam līdzīgi. Vienkārši, ja tu gribi tādu auto, nopirkt tur pa X summu, ja mēs pērkam pa 500, domāju, ka mēs viņu dārgāk pa 100 netirgosim. Mēs esam kārtīgi autotirgoņi, mēs ierosim zarā.
Es noteikti, ja dabūšu savējos, tirgošu pa 100 eiro, nopirku pa 500, atpūdīšu uz Latviju, pārbaudīšu vēl hādam visu un pa 100 notirgošu. Man patiksies noteikti šādos nolūkos, kādi cilvēki iepriecināt. Man jau reku džeka arī raksta, kad ir nolaidušies, tā kā es jau esmu ceļā un viss ir ok. Bet mēs īsti neko neplānojam, kā parasti mēs maucam no rokas, ieslēdzam kameru un tad domājam. Mēs neko nesaliekam pa punktiem, neplānojam tur cīk smalko tagad šitā tā. Lai viss ir dabīgā ceļā, viss ir redzams, tostīšanās, pārteikšanās un vispārējais. Tā ir, man liekas, interesantāk un jums arī interesantāk skatīties, ka mēs esam pavisam vienkārši puikas un dabīgi puikas. Tā kā jā. Jā, šeit arī varam redzēt, ka Klāvam un it īpaši Artūram šis lidojums nebija viegls. Atpakaļ lidos? Fords iernāks mājās. Nu, nafig. Galvenais, ka slikti ir. Te ir sportiskais stundas. Kājām jāiet. Svaigais gribās ātrāk nevis. Sporto. Pirmā reize nevienu nesavā. Kalvītim rūgt pieredze, kas savācas laikā. Uz kuri pusi? Galvenais ārā tikt. Svaigā gaisā. Tā nu braucam klāt. Skatāmies, kur džeki ir. Pagaidām neredzu. Ir! Robi, redzu! Šitā Fordiņu vajadzētu nopirkt, ne? Šitā Fordiņu? Varbūt uztriks vēl kaufen deine Auto. Bis 1000 Euro. Eko. Kristaps novecos. Nē, es domāju, Mersīk nopirkt. Šito var paņemt. We are looking for car till 1000 and then we are going to Letland. Okay. So This is my baby. it looks Sell this? no, it looks too good. Okay. Okay. Because this car, it's 40 years old and Yeah. It looks very good. thank you. So have a nice day and take care of your car and your wife. Okay. All is good and yaxşı san. Daudz laimes vārdienā. Eiku, te nav silts. Ei, vajag silts. mēs jau pirmo mašīnu. Pasties, ko es apperku jums. Ui, kupaļņiki, šorti, baseini. No, viss, kas vajadzīgs. Gucci, Louis, ja? Ja? Poks baigās skatījos, jā, autobusā bija. Plunča. Es? Jā. Galīgi, priecīgi. Es arī. Man draugiem bija jocīgi. Ko tā? Un arī tik vada Skaidrot. Vajag augstu lidoju. Augstu? Jā. Parasti augstu. Jau šito Mersīt. Kritīgi augstu rokas. Jau runājam. Tā kā mājās, un teikums. Šitās ir tā kā portatīvais. Viļņā laidām ar... Ap 2 čīks. Nē, atšķirīgi. Es jau ņirgājos lidmašīnā ar uzmet ritentiņu, tajās man pašam sūdīgi palika. 40% ID7 vēl 228 var nobraukt. Ekrāns tur Nīsīga 40% un 228 km. Tas vēl ir uz manas stila braukšanas. Ja kāds brauktu prātīgāks, domāju rādīt vairāk krietni. Cik? Es teiktu pie 300 pat. Nevis pie 200. Tad pilna baterija? 6 sotak. Stabili. Un what netic? Davai aizdodam līdz lādētājiem, brauksim, kamēr Arčūrim paliks labāk. Kā lai es prasīju, vai kebabu uzēst? Jā, mierīgi, tīrks šķīt. Labais kebabs ir vaļā, jā? Nu tie bračkas pārdev to labo kebabu. Frančīze atstāja citiem, kuri iekšā un pelns met kebabā, bet varam aizdot, ar nav sūdīgs 2 reizē. Tāpēc Kristaps ir tik tievs, tirkšķi noro. Mazā Vācija! Mēs ir Vācijā. No, Gerai. Gerai, labas dienas! Geras stāvis. Kaine! Kaine! Padaujas, padangas. Vēl padangas, kā bija gaismas. Kara kaut kā zinā, kā bija gaismas.
Nav vārds. Ar šo saka, ka tu filmē. Es zinu, ka nefilmē. Visu laiku filmē, visu laiku. Es jau mēģinu arī visu laiku. Visu laiku. Vispār neslēdz. Neslēdz ārā. Vien brīdi Arī kā gulēsim filmē. 149. Empakā. Empakā. Meklēju, tādu golfu. Empakā. Bolvers, Vilkins vai Harmans? Šitas Nišibrots Volkswagen. Iedomājies, zin kāds prikals. Tur kopēja Pola īrēja māja, viņam kabras 8. sērijas stāvs no rīta ārā uz prikalu. Iedod kabru šodien. Nenāc pēc atslēgām. Viņš sāc galīgi nopietnībā, es noģurgājās. Iedomājies būt ar 8. sēriju un sadevs pakaļ kabri. 850. Ir divas grupiņas. Viņš teica, liels numurs brauc. Jūs autobusā strādājāties? Nē. Atkal bija šķīlēns luksiņam. Es vienmēr piesprādzējos, jā. Jo, ja tu apmetīsies busu, tu vismaz būs augšpēdis. Jā. Ok. Nevis kakls apgriezts otrādi vai kaut kādu dzelzs mutē iedinājis. Ok. O, pirmais plācis jau. Veci autiņi. Man bumbuls jau stāv Mersi. Tu neskaties Bet tev jau jāskatās ir ar ķufu. Ja tev nav apskat, kā Mēs jau dabūs dzelzs. numurs jārunājam pie pārdevējiem. Jā. Lai dod vārds numurs. Tā Robs saka jādara. Bet baigi grūti pa 500 ratā ķufi. Jā. Es apdomāju, ļoti grūti. Kas tur ar tām gultsveļām sapirk mums? Jā, nu cik tev liekas 3 džekiem gultsveļ? Spilvendrāns, spilveni, sēgas, guļam, tie matrači un ar elektrisko pumpi vēl nopirkt, lai nav jākačā. Tādi 3 dvieļi. 150. Nē, zemāk. A tev dušs arī Šotaks. Zemāk. Nemūdi. Nemūdi. 80. 4. 84 eiro. Visiem ir matrači, sēgas, spilveni un gultsveļ. Cilvēki, ja gribat dzīvot lēti, Vācijā var nopirkt 84 eiro matraci, sēgu spilvendrānu. Ne jau vienu, bet visiem. Nu, ja es saku 3 cilvēkiem. Es varu vest uz Latviju, ja kādam vajag var ātri pasūtīt. Mūsu vienauds, kurs grib rapsī, počēties jābrauc uz Vācu laukiem. Jau tagad. Marēja jau zin, kad brauc. Aprīļa sākumā. Es te braucu, meklēju mašīnas. Kalvīts aizmugurē. Arči. Meklēju, ko tur nevajadzētu atrast. Nezinu. Kur viņš ir, Arči? Reku balts golfs man ir blāks, reku brauc. Man nav Kijā melns. Melns, jā. Kaut kur nezinu. Un Poršos varbūt. Ne, Sportenwagen. Sportenwagen. Jā, man rakstīt te. Altes man. Esam nonākuši Vācu pilsētā Verl, kur Roberts vēlas aiziet pie vietējiem barberiem. Un tagad atceramies, kāds Roberts izskatās pirms, un pēc tam paskatīsimies, kāds būs iznākums. Normalerweise ist Feierabend, aber wir machen wegen dir, ist kein Problem. Okay. Was macht der? Du bist YouTuber? YouTuber. YouTuber? Jā, danke. Komm rein, komm. Tieši pie Roba. Gatavs, Robčik. Yes. Where you come from? Latvija. Latvia? Yeah. Letland. Schneiden, okay? What are you doing in Germany? Wir are Autohändlers. Huh? Wir are Autohändlers. Auto car dealer. Car dealer, yes. For what car especially? Leasing autos. 5 years. Leasing, yeah? You go to Contact or What? Contact car or Where are bike? All from Netherlands to here. okay. Nur. Ja, hier We have one auto house here in Canada. Yes. And then another in Letland. Okay, cool. 1 year ago we opened here in Hemmer. Yeah, okay, cool. Mēs tev atstājam viņu rokās. Danke. Danke. Jā, bijām tikko barberi. Barbers iedod mandarīnu, cerams, ka viss būs labi. Arčs reiz. Paliek pēc 10 minūtēm. Jums neliekas viss saulē? Hello. What's up? What's up, guys? Auto 2000 auf YouTube? Ja. Auto 2000. LD. Tomorrow we have a new video Yeah. in our channel. Yeah. Let's see. Are we in the video? No, not Oh, after 2 weeks, 3. Okay, so. This? Yes. Folgt dir mal. This? Yes. Nice. Ja, ich muss mich anmelden, oder? Nein, Ja, doch ja. nicht. Hier.
Yeah. Bye. Super. Bye bye. Bye bye. So fresh, so clean. Sajūts ir labi. What link? What's the name of YouTube? Name of YouTube. Yeah. Name of YouTube? Auto 2000. Saka mi ielasu. Yes, no problem. Nu kā Eiropa? Labāk nekā Latvijā. Savādāk. Tas tur galīgi kā palicis, tā izvities jau. Kebabs gaida mums laikam. Atradot? Nē, Kristaps gan jau mums atradīs. Frisch. Wo ist echt frisch? Echt gut. Wo ist das, ja? Jā, Cik tā ātri. 13? Jā. Tā, bet ātri. Galīgi, jā. Es saku, ka Džekam sasniegt kādreiz gāja pie Bārbara, kur rītīgs pīcē, nu viss skatās, bet tev stundu bija jāgaida rindā. Šitien kā tu pienāc un čomī, iekšā, safric. Kā donor tev liekas? Bomba. Es gribu parādīt, nu tā man ļoti ir ērti. Es gribu parādīt, cik tev Arču augums? 1,95 m, 96 m. 1,99 m, jā, Arču saka. Kalvīt, cik tev 1,63 m, jā? 1,70 m Kalvītim ir tā aizmugurē, un Arčs teica, ka viņam Arčum aizmugurē ir šitā. Kā izklasē, teikšu kā ir. Man ir ērti. Un Robs ir vēl šitā aizbrauc. Manais tevis ir tā, es varētu braukt arī līdz. No rekur, no Rob, tev tak var arī nedroši uz priekšu it kā. Nu, uz priekšu? Tā kā, ja vajag elektroauto, meklējāt ID7 ietilpīgi, ja? Šis ir labs, Es esmu izgūlies, ja es sēdētu normāli, man ir šitā. Ko tā? Tā kā, jā, elektroauto ID7 ir noteikti praktisks ģimenes vāģis. Nākotnes, kā es minēju, man liekas tāds moderns Passāts ar Škodu Super-B. Super-B, es tieši arī gribēju minēt par Super-B. Esi savu nākamā auto meklējumos. Ienāc auto2000.lv un atklāj plašu auto izvēli. Gan tos, kas jau ir uz vietas mūsu placī, gan arī auto, kas drīzumā būs pieejami. Mājaslapā atradīs arī auto piedāvājumu no mūsu Vācijas filiāls. Iespējams, tieši tur slēpjas tavs ideālais auto, un ja neatrod to, ko meklē, mēs palīdzēsim. Aizpild pieteikumu sadaļā pasūtīt auto, un mūsu komanda sazināsies ar tevi, lai piemeklētu auto tieši tavām vajadzībām. Auto 2000 atrod to, kas dar tieši tev. Kur mēs kā saka? Mēs esam Kauflandā. Ko mēs te? Mēs jau skatāmies Hyundai. Halo, brieži iekšā. Tālāk priecīgi. Esam iepirkt pārtiku. Jā, vairāk. Pārtika nākamajām dažām dienām ir nopirkta, un nu ir laiks doties uz īstajiem vācu laukiem. Saimnieks ar kolēģiem. Halo, menti! Šit 100 punktu piefiksēs sarkanos. Jā, baigi noskatījās. Jāraksta tas papīrās tevi. Jā. Teik, karoč tā, numurs sarkanos. Tev piefiksē policija, tu aizzinās grāmatiņu, man tieši tagad mājā jānes jaundaļa īstenībā. Un es nebūšu ierakstījis to grāmatiņā, numuru tiek atņemts. Viss tik vienkārši, es 5 mēnešus taisīju. Kā es braucu 5 mēnešus, vienkārši nebraucu. Ar ričuku kājām skrēju. Tranzītnieki varēja paņemt arī, jā. Ir viens TikTokā, kas horvāts numurs, tirgo plačs numurs pa 1000 eiro uz gadu. Nu, To viņi darīja. Tas, kas tur pie mums paņēma S3, Jā. viņi paši no Slovākijas bija, viņi brauc ar Ungāru tranzītu numuriem. Zini, ko es iedomājos, Kalvīt, tev tā vajadzēja teikt, es tev parādīšu, kur mēs dzīvojam. Kā jūs dzīvojat? Nē, es tev parādīšu, kāpēc tu man neatgādini? Šī pilsēta, ko tu tur Svarīgs tēmas mēs Pie Krievenītes, kur mēs dzīvojam, kur vispār necik nesmirt, tā kā bar necik. Bet tā smirdē, ka Bet, zin kā, nesmird pēc gaisa. pēc, zin kā, pēc vecas eļas sadegušas. Nu, tur nav nosūcējis, un tur laikam tām sienas pievilkušās viss drēbes, to smirdē mūžu dienu. Jā. Bet kaut kam bija jāaiziet cauri, vai ne, lai tiktu pie pola normāli. Kā piemēram par tas sarkaniem numuriem, es tieši iedomājos, no tev arī ir jābūt Nē, pārstāvim, vai tu vari braukt jebkurš, tā kā. Pagaid, Nu, tā kā tu tagad Latvijā. ieģels. Kas tas pa priko? Halo, menti! Kas tas pa priko? Jā, nebija te kādreiz ieģels. Man vienalga, kas brauc sarkaniem numuriem. Kaut tā ir Džoģa Feģa.
Okay. Galvenais, lai viņam ir izrakstīts viss. Okay. Un nav CSDD sistēma, viss ir uz lapiņām. Tu vienkārši lapiņas izrakstu un pēc tam nodod, jā? Jā, daudz lapiņas Latvijas uzrakst. CSDD, piemēram, ņemt šajā gadījumā no Vācijas, tāda paša sistēma ieviest, tā grāmatiņā. Tāpat kā Kalfer, nu, Džeki var satikties, tagad tu man grib pārdot mašīnu, izvelk A4 lapu. Es, Arčus, a.k.a. Arčīs, tirgoju Niedronam, a.k.a. Židronam, autiņu, viss. Tik vienkārši. Mašīnas marka modelis un šasīs numurs, jā? Un summa nebija vēl jāraksta. Nu, grib rakst, negrib nerakst. Okay. Kāpēc cits ir, kas stāv bez numuriem mašīnas procesā? Tas ir notiek. Tāpēc, ka city safety. Tas nozīmē. Es pumizan nāk palīgā. Oi, nu kas tas? Tā vienreiz ir ielikt, kur tu gribēji. Jā, bet tagad grib pa kreisi, bet tu ķīģels uzliks. Kāpēc? Mums tieši rekord. Tāpēc ir ritenīts un ritens vārē. Jā, bet ir kaut kamera. Vecā skola. Liekas, ka neizgriezu parasto mašīnu. Nebija pastāst, kā tas elektrogriežas. Man liekas, bišķi sabijās, domāju, ka viņiem brauc. Šeit pagāja malā. Normālā rajonā nevarīgi Nu, man arī pirmais tāds. Es dabūnu to caur Airbnb pa lēto, liekas, kur nebūs rajončiks, paskaties pie mājas. Liekas, nu nereāli. Es pēc tās piebūs varu pateikt, kur tā māja būs. Tu pat tā neteikt. Nodēlē. Tur, kur būs brezents 50 metri. Skaties, nu pasties ar šķieģeļu māju kādu, liekas. Nu, Tā ir tā māja? Kaut šitā būtu. Šitā jāpagais pār šlogaļā. Nu, kaut šitā būtu, ne? Tā domā, nē, uz Jāņa, Špīkera, Angera ielas tu nogriezies, ja? Jonas, nu Jāņķeļa ielas. Nogriezies Jāņa ielas. Tu skaties, kur te nav mājas visāds. Nu, te galā jau galamērķis. Liekas, bomba! Zāle viņi baigi nepārāja. Bomba, kur trāpjām un skaties, kur ir. Es redzu. Vai, jā. Paver vaļā kalvīt logu. Vai, jā. Paklājs ārā stāv. Paskatieties, kas pa mājiņu. Viņai mers, maš kalvīts ar notiek. Es tieši gribēju prasīt. Viņai. Forši, kāds rajonīts un vienīgā māja un tajā tā pat trāpīja. Uz jauno māju. Braucam tā tagad uz jauno. Skatāmies, kā būs. Tātad cilvēki redzējām, kāda bija ārpusē vecā māja Airbnb un... Ārpus zonas tas saucās. Tas ir ārpus realitātes, ne zonas. Saka, ka tā jau kalvīt paliec. Nevajag šitos. Goda vārds nevajag, lūdzu. Turflons. Kalvīt. Tad jūs saprotat, kas būs. Pirks. Un beidzot ir sasniegts mūsu galamērķis – Vācu lauki. Labdien. Sveiciens Vācu laukos. Sveiciens. Kā jūtamies? Ļoti labi. Kā mašīnas te labāk brauc nekā Latvijā? Siltāk. Siltāk, var redzēt? Reņģis dēļ garāk. Laiciņā. Reņģis lielāks. Braucam iekšā, laipni lūgti. Auto 2000 Vācu lauki. Import eksport. Un Zemīnas ielā 11. Kur satikt mūsu Kristaps Vācijā, pārējie Džeki Latvijā. Vēl ko teiks, Arči? Sveiciens Vācu laukos. Tā ir rīkdiena. Sestdienas vakars. Es jau pirmais domāju, tu nāc. 10:30, nu. Saulīt spīt, silts, Saulīt viss spīt. notiek. Nu, viss notiek. Viss notiek. Mēs kāpjam ārā. Tev nav automātiskie vārdi. Welcome to Vācu laukrību. Ir vārdi. Penthouse. Penthouse. Garāži, viņš tas skrūvē mašīnas, te dītēliņas notiek. Arī, ka tu to varētu nopirkt māju. Ai, sasēd! Uzšā pa dibeni, ka viņš brauc iekšā. Noģargā viņu. Lai bišķi ierā komatiņu. Nebija. Lidmašīnas izklausās. Welcome! Šitā mēs paliksim pa nakti. Šitā? Jā, šitā reka man istaba. Jā, Ka jums ir patierītos. Tajā būdiņā vismaz. Jā, Mēs tā vai ne? liepām. Atbēta siena kā redzam. Šitā? Polam serviss, kam pieder.
Nu, kā mēs izlozēsim, kur kas guļ? Kā es visu Jā, automātiski viss aizarā, žalozīt. Paliksēs. Te jau diezgan tā nopietni. Ko domā? Nu, ko pateiks saimnieki? Jā. Ko tu jau darīsi? Lozēs? Jā. Tas pilnīgi vienalga. Jā? Nav jālozē, protams. Nu, te ir tā, viens var gulēt. Davai. Uz matraci, viens Lozē. var gulēt gultā. Lozē! No! Tu laika vinnē. Un tādu, nu ir karoči baigi, ir daudz varianti. Šitās gultas sastumt kopā var gulēt. Gaļīgi Var no gulēt Latvijas. uz matraci, var gulēt Kristiņš vēl teica. Tur, viņa izstabā. Nu, Nu, vai te nav jēga losēt? man saka, vienkārši pabrīt. Nē, nu ko tad tu izvēlēs? Nu, saka, kur tu gulēsi? Godīgi, pilnīgi vienalga. Nu, tad saka. Matraci. Te, kur tad mums ir matrači. Tad tu uz matraci, ja? Kur kalvīts? Es kā gultā. Kurā? Es esmu kādi brīvi. Nu, reku, te ir, tu vari šitajā sabīdīs kopā uz matraci vai tajā gultā istabā? Uz matraci. Uz matraci? Nē, man jāizgudē. Ieraksti komentārā, kā tev šķiet, kādas mašīnas ir noskatījuši džeki. Un paldies, ka skatījies šo sēriju. Piesako mūsu kanālam, lai nepalaistu garām nākamās sērijas, jo tajās būs redzamas visas aizkulises auto meklēšanai un pirkšanai, kā arī daudzas citas interesantas lietas.